Labdien! Mani sauc Viktors Bārviks. YouTube'ā mācītājs Viktors. Esmu Rīgas centra Kristus draudzes mācītājs. Draudzes mājaslapas adrese ir www.rckd.lv. Lūdzu uzšķir Apostoļu darbu grāmatas 9. nodaļu. Turpināsim savu ceļojumu caur Apostoļu darbu grāmatu. Šī grāmata ir ļoti spēcīga un ļoti saistoša mums šodien. Šis sprediķis izmantos sekojošos avotus, vai arī daļu no tiem sevišķi, it īpaši Džeisona Heiguda sprediķi. Sauls ir kļuvis par kristieti Damaskā. Jēzus bija viņam parādījies ceļā uz Damasku. Sauls devās uz Damasku, lai arestētu kristiešus, taču Jēzus atklāja Saulam citu dzīves ceļu. Būdams aculiecinieks Jēzus augšamcelšanām, Sauls būs Jēzus apostolis nejūdiem. Viņš ir pazīstams kā apostolis Pāvils. Apostoļu darbu grāmatas 9. nodaļā no 19. līdz 20. pantam ir rakstīts, un viņš ēda un atspirga. Viņš palika dažas dienas pie mācekļiem Damaskā un tūdaļ sludināja par Jēzu sinagogās, ka tas ir Dieva dēls. Uzreiz dedzīgs vajātais kļūst par dedzīgu Kristus sludinātāju. Iedomājies, cik pārsteigti bija tie, kuriem Sauls sludināja. Dievs maina cilvēku. Vai tu atļauj Dievam tevi mainīt? Apostoļu darba grāmatas 9. nodaļas 21. pantā rakstīts, bet visi, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja, vai viņš nav tas, kas Jeruzālēmē vajājies tos, kas piesauc šo vārdu, un vai viņš nav tāpēc šurp nācis, lai tos saistītus vestu pie augstajiem priesteriem? Visi zina par Saulu, visi runā par viņu. Kā viņš tagad stāv mūsu priekšā un sludina Jēzu Kristu? Kā tas saprotams? 22. pantā ir rakstīts, bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Grieķu valodā, bet Sauls tika piepildīts ar vēl lielāku spēku. Šis spēks ir Kristus spēks. Katram kristietim ir pieejams šis spēks, bet kristiešiem nav vienādas dāvanas. Sauls Kristus spēkā, izmantojot savu dāvanu, pamazām mācās, kā efektīgāk pasniegt evangēliju. Un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Sauls ir tik spēcīgs, sludinot Kristu, ka cilvēki nespēja atbildēt viņam. Sauls piedāvā ebrejiem, kuriem viņš sludina to pašu pieredzi, zināmā mērā, ko Sauls bija piedzīvojis, sastopot Jēzu ceļā uz šo pilsētu. Pāvils piemin šo dzīves posmu vēstules Galatiešiem 1. nodaļā. Es aicinu iepazīt šo nodaļu. Tajā nodaļā no 21. līdz 24. pantam Pāvils raksta, pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos, bet Jūdejas draudzes, kas ir Kristū, mani vaigā nepazina. Tikai to viņas dzirdēja. Tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt, un tie slavēja manis dēļ Dievu. Iedomājies, kā Saula pievēršanās Kristum šokēja cilvēkus. Jūs atceraties Saulu, kas vajāja draudzi? Viņš tagad sludina Kristu. Kristieši slavē Dievu, jo viņi saredz kunga darbību tajā. Cilvēki atzīst, ka tikai Dievs spēj kaut ko tādu. Sauls nekļuva materialistiski bagāts caur to, tieši otrādi Sauls cieta. Jēzus bija tā pravietojis Apostoļu darba grāmatas 9. nodaļas 16. pantā.
Bet no 23. līdz 25. pantam ir rakstīts, kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt, bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms. Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu, bet viņa mācekļi naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Sauls ir tik spēcīgs Kristus spēkā, ka viņam pašam ir mācekļi. Vajātais kļūst par vajāto, tagad Sauls tiek medīts, taču Sauls spēja aizbēgt. Pirmie kristieši pasīvi negaidīja, ka viņi nomirs kā mocekļi. Viņi labprāt izmantoja iespējas palikt dzīviem, lai sludinātu vēl vienu dienu. Kungam daudz, kas prātā Saulam. No 26. līdz 27. pantam ir rakstīts, Jeruzālemē nonācis, viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās, neticēdami, ka viņš ir māceklis. Bet Barnaba ņēma viņu savā aizsardzībā un veda pie apostuļiem un tiem stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu un ka tas ar viņu runājis un kā viņš Damaskā atklāti sludinājis Jēzus vārdā. Ne visi pieņem Saulu. Jeruzālemieši bija acu liecinieki tam, kā Sauls vajā draudzi. Daudzi netic, ka kristiešu vajātājs tagad ir māceklis. Taču Barnaba saved Saulu kopā ar apostoļiem un caur viņiem draudzi. Barnaba apstiprina Saula stāstu par pievēršanos Kristum, un tas maina lietas. No 28. līdz 30. pantam ir rakstīts, un viņš bija pie tiem Jeruzālemē, nāca un gāja droši sludinādams tā kunga vārdā. Viņš runāja arī un cīnījās ar helēnistiem, bet tie meklēja viņu nonāvēt. Brāļi to manīdami viņu aizveda uz Cezarēju un aizsūtīja uz Tarsu. Helēnisti, šie ebreji no grieķu pasaules, bija tie, kas radīja nepatikšanas Stefānam, kura rezultātā Stefāns tika nomētāts ar akmeņiem. Tagad Sauls viņiem sludina, bet tie vēlas Saulu nonāvēt. Sauls tiek sūtīts uz savu dzimto pilsētu Tarsa. 11. nodaļā Barnaba atvedīs Saulu uz Antiokiju, lai palīdzētu stiprināt draudzi Antiokijā, kur būs daudz nejūdu kristieši. Apostļu darbu grāmatas 9. nodaļas 31. pantā rakstīts, tad draudzēm visā Jūdejā un Galilejā un Samārijā bija miers. Tās nostiprinājās un dzīvoja kunga bijībā un svētā gara iedrošinātas pieauga skaitā. Draudzei tagad 9. nodaļā ir miers. Iedomājies to, ko draudze ir piedzīvojusi. 2. nodaļā 47. pantā ir rakstīts, un viņi bija ieredzēti visā tautā. Un draudze auga, bet tas kungs ikdienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti. Tad notiek vajāšanas. Vai draudze apstājās augt? Nē, tā turpināja augt. Draudze ir miers, tā aug. Draudze tiek vajāta, tā aug. Notiek, ka kristieši domā, draudze neaug, jo apstākļi nav tādi, kas to atļautu. Kristieši spēj kļūt bezrūpīgi evangēlijas sludināšanā, ja tikai apstākļi būtu citādāk. Taču atcerēsimies to, ko Gamaliels teica 5. nodaļā. 38. un 39. pantā Gamaliels saka, tādēļ es jums tagad saku, lieciet šos cilvēkus mierā un atlaidiet viņus. Ja šis ir cilvēku nodoms un darbs, tad tas iznīks, bet ja tas ir no Dieva, tad jūs tos nevarēsit iznīcināt. Pielūkojiet, ka jūs vēl neuzskata par Dieva pretiniekiem.
Draudzi nevar apturēt, jo tā pieder Dievam. Draudi ir Dieva darbs, ko pasaule nedrīkst apturēt. Neskaties uz saviem apstākļiem, kā ieganstu nedalīties labajā vēstī. Apstuļu darbu grāmatā līdz šim draudze aug, piedzīvojot mieru, piedzīvojot vajāšanu. Mums Latvijā nav tādas nepatikšanas kā pirmajiem kristiešiem, taču draudze spēja augt arī nepatikšanu vidū. Jāņa evangēlija 15. nodaļā no 18. līdz 20. pantam Jēzus saka, kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa mani pa priekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder, bet tā kā jūs neesat no pasaules, bet es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst. Atcerieties manus vārdus, ko es jums sacīju, kalps nav lielāks par savu kungu. Ja viņi mani vajājuši, viņi vajās arī jūs. Ja viņi manus vārdus ir turējuši, viņi turēs arī jūsējos. 2. Timoteja vēstules 3. nodaļas 12. pantā ir rakstīts, bet visi, kas grib svētbīgi dzīvot Kristu Jēzu, arī tiks vajāti. Dzīvojot kristiešu dzīvi, būs nepatikšanu. 1. Pētera vēstules 4. nodaļā no 12. līdz 14. pantam Pēters raksta, mīļie, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū, kas nāk jums par pārbaudījumu, it kā jums notiktu kaut kas neparasts, bet tā kā jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties, ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums. Vai Pēterim bija viegli rakstīt šo? Nē. Apustuļi tika vajāti, bet 5. nodaļā priecājās. Pēteris rakstīja tā, kā darīja. Vai mēs parasti priecājamies nepatikšanās Kristus vārda dēļ? Kungs saka mums priecāties. Ja mums priecāties nepatikšanās Kristus vārda dēļ, vai mums tad to gribēt, šīs nepatikšanas? Ja mums gribēt mieru. 1. vēstulē Timotejam 2. nodaļā no 1. līdz 4. pantam Pāvils raksta, tad es pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem, par valdniekiem un visiem, kas ir augstā amatā, lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Tas ir labi un patīkami Dieva mūsu pestītāja priekšā, kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Vai tu vēlies ieiet politikā? Sāc ar lūgšanām. Lai mēs dzīvotu mierīgu un klusu dzīvi visā dievbībā un cienībā. Draudze spēj augt nepatikšanu vidū, taču ir labi gribēt mierīgu un klusu dzīvi. Kas grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas. Miera laiks ļauj draudzei spēcīgi darboties, ir brīvības, atklātības, priekšrocības mieram, un evaņģēlijs izplatās. Evaņģēlijs spēj izplatīties gan tā, gan tā. Vēstules romiešiem 12. nodaļas 18. pantā Pāvils raksta, ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Tas ir mūsu mērķis, taču ar dažiem tas ir grūti, un vienmēr būs tie, kas būs pret Kristu. Mateja evaņģēlija 10. nodaļā no 34. līdz 36. pantam Jēzus saka, nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Es esmu nācis cilvēku savest naidā
ar viņa tēvu un meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti, un viņa paša māju ļaudis būs cilvēka ienaidnieki. Tas nav Jēzus mērķis, tas ir Jēzus pravietisks novērtējums, tas ir uzticības auglis. Varbūt tu to piedzīvo tieši tagad akūtā formā, jo tu seko Kristum. Turklāt draudze spēja augt labklājībā, draudze spēja augt nabadzībā. Taču vai nabadzīga draudze kaut ko spēja? Pāvils raksta 2. vēstulē korintiešiem 8. nodaļā no 1. līdz 5. pantam: Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Makedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagi pārbaudīti un paši dzīvodami lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pāri spējām. To es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajam mīlestībā un ziedoja vairāk, kā cerējām, sevi par priekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Kristietis domā, ja man tikai būtu vairāk naudas, tad es varētu vairāk izdarīt Kristus labā. Nabadzība neatturēja šos kristiešus no dāsnuma, no Dieva darbības, un vai labklājības apstākļos kristieši vienmēr dara tā, kā vajadzētu? Vai tā ir cilvēces pieredze, vai tā ir draudzes pieredze? Jēzus uzrunā Laodikejas draudzi Atklāsmes grāmatas 3. nodaļā. 17. un 18. pantā Jēzus saka: Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu, pērc no manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsektos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Oi, šo kristiešu bagātība bija viņus apžilbinājis. Dievs bija viņiem devis, lai viņi kalpotu citiem Kristus vārdā. Tā viņi būtu bijuši bagāti. 1. vēstulē Timotejam 6. nodaļā no 6. līdz 10. pantam Pāvils raksta: Patiesi lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest. Bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim. Bet kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus postā un pazušanā, jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība. Dažs labs tiekdamies pēc tās ir nomaldījies no ticības un pats sev nodarījies daudz sāpju. Es saprotu, ka doma ir, ka mantas kārība ir visāda ļaunuma sakne, viena no saknēm. Varbūt mēs domājam, ka varēsim labāk kalpot Dievam ar vairāk naudas, taču varbūt nauda nav tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tagad teksts, kas brīnumainā veidā nekad nav attiecies uz nevienu cilvēku, jo brīnumainā veidā tas attiecās tikai uz cilvēkiem, kas ir vismaz mazliet bagātāki par mums. Mateja evangēlijā 19. nodaļā no 23. līdz 26. pantam ir rakstīts: Bet Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem: Patiesi es jums saku, bagātais grūti ieies debesu valstībā, un atkal es jums saku, vieglāk
kamielim iziet caur adatas aci, nekā bagātam ieiet Dieva valstībā, bet viņa mācekļi to dzirdēdami ļoti izbijās un sacīja, kas tad var tikt pestīts? Un Jēzus tos uzlūkoja un tiem sacīja, cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas iespējamas. Tas bija izaicinājums ebrejiem. Viņi domāja, ka, ja tu esi bagāts, tad tas ir tādēļ, ka Dievs tevi ir svētījis. Bagātākie tātad šķiet ir visdievbijīgākie. Jēzus pagriež šo saprašanu ar kājām gaisā. Dieva valstība maina mūsu prioritātes. Vēl vienu pretstatu – bezspēcība un spēks, vara. Kad mēs esam bezspēcīgi, tad mums nav cerības. Cilvēks varētu tā domāt, ko mēs tikai nevarētu panākt, ja mums būtu vara. Pirmajā vēstulē korintiešiem, 1. nodaļā no 26. līdz 29. pantam Pāvils raksta: Raugiet, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo, bet kas ģekīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai tiktu kaunā gudros, un kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā stipros, un kas pasaulē zems un nicināts, un kas nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas, lai nekas, kas ir miesa, nelielās Dieva priekšā. Vai Jēzus izvēlas visaugstākos cilvēkus kā sekotājus? Var gadīties, ka kristietim ir augsta vieta sabiedrībā, bet parasti tā tas nav. Mateja evangēlijā 20. nodaļā no 25. līdz 28. pantam ir rakstīts, bet Jēzus pieaicināja tos un sacīja, jūs zināt, ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež, bet pie jums tā nebūs būt, bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu sulainis, un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir jūsu kalps. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Ja tā Jēzus runā par savu valstību, tad kādēļ mēs kārojam varu? Kārojot varu, mēs spējam kompromitēt Kristus principus. Lūkas evangēlijā 9. nodaļā no 51. līdz 56. pantam ir rakstīts, un kad nu laiks bija pienācis, ka viņam vajadzēja tapt paaugstinātam, tad viņš grieza savu vaigu, lai ietu uz Jeruzālemi, un viņš nosūtīja sev priekšā vēstnešus, un iedami tie nonāca kādā samariešu ciemā, lai viņam apgādātu vietu, kur nomesties, un tie viņu neuzņēma, tāpēc, ka viņš bija ceļā uz Jeruzālemi. Kad viņa mācekļi, Jēkabs un Jānis to redzēja, tie sacīja, kungs, ja tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina. Bet viņš, apgriezdamies, tos aprāja un sacīja, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat, jo cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt, un tie gāja uz citu ciemu. Jēkabs un Jānis domā, ka zina, kas darāms ar Dieva piešķirto varu. Jēzus viņus aprāja. Vai mēs patiešām izmantotu varu pareizā veidā? Draudze spēja augt tajos apstākļos, kuros mēs pašlaik atrodamies, uzticoties kungam, viņam par godu mūsu nespēkā.
Vēstulē Filipiešiem 2. nodaļā no 1. līdz 11. pantam Pāvils raksta, ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Vienalga kādos apstākļos mēs, kristieši, atrodamies, Kristus draudze pieder viņam. Kungs vienmēr valdīs, viņa draudze vienmēr augs, bet mums ir jābūt uzticīgiem. Es aicinu jebkuru, kas nav vēl kļuvis par kristieti, to izdarīt Bībeles noteiktajā veidā, tā saņemot grēku piedošanu un svēto garu. Skaties lūdzu rakstu Patiesība par jūsu pestīšanu draudzes mājaslapā. Vai video Evaņģēlijs Labā vēsts YouTube kanālā Mācītājs Viktors. Lai Dievs tevi pasargā, lai Dievs tevi bagātīgi svētī.